Radio Poets. Yo. Poets. Yo. Poets. Yo. Trešais numurs 5. dziesma. Karoči, esmu atpakaļ. Karoči, mūsu rādījums, kā vienmēr rādījā poda intervijas, kā vienmēr varat redzēt mūs. Un man ir uzaicināts viens ciemiņš DJs, kā tu sauc? Kraubanais. Jā, tieši tā, ielāgojiet. Kur palika mūzons? Kur tā grupa, kur tu bēg? Karoči, dzirdēt, šodien piedalīsies asās cīņās ar mikrofonu. Nu jā, nedaudz. Tu domā, tur bomžu parkā jāmapšana. Nu jā, tur normāls pasāciens. Arēna. Tas ir baigais. Normāli tā, čaļi domā pagriezīt. Nē, kaut kas ir jādara. Un, vai tu pats piedalīsies arī tajā visā procesā? Nu jā, es arī tur bišķīt paspēlēšu. Un cik dziesmas, ja nav noslēmums, cik dziesmas tu spēlēsi? Es personīgi spēlēšu 7. 7? Jā. Vai es varēšu 8. nospēlēt? Manā vietā? Jā. Es domāju, ka varēs sarunāt, jā, mierīgi. Nekādu. Karoči, nākamais jautājums. Pagaidiet. Man pa e-pastu iesūtīja viens no skatītājiem. Kuras grupas tev iesildīs? Kuras grupas man iesildīs? Jā, uzkarsēs tā tiešām redzēt. Nu, tur vēl nav tik tālu, neesam aizgājuši. Es neesmu bijis jau. Tur menedžeri strādā, viss tas notiek. To es pats vēl īsti nezinu, kas būs. Tā! Man īziņa atnāca. Tā, tu vari sabortot? Grūti salasīt, nevar. Šodien nav tā diena. Starp citu, kādi sponsori gaidām tieši šajā feistā? Kas sponsorē šo visu pasākumu? Kur jūs liekat ieguldtos līdzekļus? Kur jūs īsti varbūt padalīsies? Jā, mēs tur daļu paņemam ķipa sev, bet daļu tā kā novirzam labdarībai. Jo, taču nevar tā, bet ko tad mēs paņemsim visu, arī, nebūs jau česnē. Un sponsoriem no galvenajiem, tas ir C-salas. Bet padalīsies, iedos kādu pāris pakas, man pietrūks. Es nevaru nopirkt savu mašīnu, man vajag... Reklāmas pauzē. Jā! Reklāmas pauze Hanza Leasing studijā. Prā!